Labdien visiem! Un vai labvakar, varbūt labrīt, kad nu kurš no jums skatīsies šo te manu ierakstiņu. Un baltās pirmdienas, 16 baltās pirmdienas. Tā kā mums agrāk bija ļoti daudz informācijas Facebook grupā Māla Latvijas Kundalīnī, bet nomainās sistēma, nomainās viss kaut kas, un tur nav vairs saglabājušies nekas no mūsu baltajām pirmdienām. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši visu sākam no jauna, un tas nav slikti. Tas nozīmē, ka jauna enerģija nav ko, es vienmēr saku, nav ko sēdēt uz veciem materiāliem, mēs radam jauno, atkal un atkal. Un tāpēc es zinu, ka daudzi man prasīja, Māja, baltās pirmdienas, ko sāk, kā mēs darām, un daudz visi kā. Tātad, pirmām kārtām, kāpēc mēs ievēram šīs 16 baltās pirmdienas un kas ir viņu būtība un no kurienes nāk šī prakse, lai jums šis video ir tāds pirmais ievadiņš par to, uz ko jūs vēlaties iet. Tātad šī ir prakse, kurai ir tūkstošiem gadu sens stāsts apakšā, un šim stāstam, starp citu, ir dažādas formas, tāpēc nedomājiet, ka ja es pastāstu un jūs dzirdat kaut kur mazliet savādāk, kā nav pareizi, jo viss tas, kas ir saglabājies cauri tūkstošiem gadu, tam vienmēr ir dažādos tādi daudz varianti, jā. Un man pašai ļoti patīk, es stāstīšu to, kas man patīk, jā. Man patīk tieši šis stāsts par Vati, kas ir vispār tāds sievišķības, vieduma, uzticības simbols, un kad Parvati veica savu askēzi, lai Šiva uz viņu atkal paskatītos un saprastu, ka tā ir viņa, jo tur ir tam stāstam sākums, kad Šiva bija kopā jau ar Parvati, bet tur viss kaut kas notikās, un Parvati gāja ugunī, viņa sadega, viņas nebija, un Šiva aizgāja kalnos meditēt, un skubjās par to, ka viņam nav vairs viņa mīļās sievas. Un savukārt viņa pārdzima kā Parvati, un viņa jūta, ka tas vīrietis ir, jā, tas ir viņējais, ir šī vilkme, un, bet ko darīt? Un viņa bija vienkārši meitene, viņa nebija, teiksim, tādā nozīmē, lai Šiva viņu ievērot, un visi teica, ko tu domā? Šiva nekad uz tevi, Mahadevs uz tevi nekad nepaskatīsies. Un viņa aizgāja askēzē, 16,000 gadu ilgā askēzē, kur viņa pārtika ne no kā. Pat ne zaļas lapiņas. Citos rakstos gan ir, ka viņa ēda tikai lapiņas, dzēra tikai avotu ūdeni, citur ir, ka viņa pat ēteri nelietoja, ja? Ir atkal dažādi šie stāsti, bet tā ir, tātad tā bija viņas askēze līdz, tad kādā, tur bija notikumi, un tad tur iesaistījās vēl trešās personas, kas saprata, nu kaut kas mums ir jādara, lai tas Šiva taču saprota, kad viņa ievēro to askēzi, un Šivu atmodināja no šīs askēzes, viņš ieraudzīja Parvati. Un viņi atkal savienojās savā kopībā, jo tiem jau, kam ir jābūt kopā, viņi ir kopā, un Šiva ar Šakti ir nedalāmi cauri laikiem, un tā viņi atkal apvienojās, un tā bija tieši Parvati askēze, kas Šivā bija šis te, lai būtu šis te, tātad auglis par viņas askēzi, un tā bija askēze, ko viņa ievēroja tātad par kādu citu. Šai askēzei šobrīd internetā parādās aizvien vairāk un vairāk dažādi veidi. Es pati dzirdu par šo askēzi ļoti daudz versijas. Kāds viņu izmanto, lai iegūtu kaut kādu labklājību, kāds šo askēzi izmanto, lai dotu priekšmetus, kāds šo askēzi izmanto, lai tieši tas cilvēks viņu apprecētu, ja? Es pieturēšos pie tā, kas man liekas dabiski, pie tā, kas man liekas diezgan tā, es negribētu teikt vārdu pareizs, jo nav jau pareizi vai nepareizi, mums katram ir sevi jāsajūt, un arī jūs es šobrīd aicināšu varbūt sajust, jo es šo askēzi, kad iepazinu pirms daudziem gadiem, tad man bija tikai viena versija, un es vispār nezināju, kas ir Šiva, un es nezināju, kas ir Parvati,
Un man vienīgais bija, ka es vēlējos, lai šis cilvēks kļūst vesels. Un es sāku askēzi, man nebija nekā balta. Un man bija tikai iekšā šī te, ka es vēlos, lai šis cilvēks kļūst vesels. Tāda tradicionāli šī askēze ir tā kā, ka mēs tā ir par vīrišķo enerģiju. Šī askēze pirmām kārtām ir par sievietes askēzi par vīrišķo enerģiju. Šo askēzi daudz, kur jūs atradīsiet, ka viņu min kā, lai iegūtu neprecēta sieviete vīru vai lai precēta sieviete uzlabotu ģimenes labklājību, svētību iegūtu, ja, lai vīrs kļūtu vēl veiksmīgāks, vesels, ja. Un tātad šo askēzi manā, kad es viņu tikko iemācīju, tagad es viņu tikko ieguvu, bija šis te norādījums, ka viņu ievēro sievietu par 3 vīriešiem. Tas var būt tēvs, dēli, arī bijušie partneri, ar kuriem nav labas attiecības. Un es teiktu, ka sākumā, ja jūs ejat pirmo reizi, noteikti vajag ar šo arī sākt. Jo, lai gan citur tagad var lasīt, ka mēs vēlamies sankalpa, mana vēlme, un cilvēks vēlās, lai man būtu jauns darbs. Es šo askēzi ievērošu, lai es dabūtu jaunu darbu. Un vissliktākais, ka viņš ir izdomājis, kuru darbu viņš grib. Jo tas, ko mēs izdomājam, ļoti bieži var nesakrist ar augšā ar to plānu, kas tur ir patiesībā. Bet, ja mēs ievēram askēzi par kādu citu, lai viņš iegūtu veselību, prieku, laimi, nav svētīgāks askēzes, kurā mēs no sevis atdodam visu par kādu citu. Un tad, kad es ievēroju šo askēzi, es nezināju, kur man viņa aizvedīs. Es tikai tagad nesen sāku saprast, kā salikās vairāk kā 10 gadu laikā šī te puzle lielā, kas mani aizveda tur, ko es pat nevarēju nojaust. Tas manam prātam nebija iespējams. Un ja es tolaik būtu šo askēzi veikusi kaut kam, es būtu, man patīk salīdzinājums, ka mēs savā prātā izdomājam, es vēlos, piemēram, nezinu, sarkanu Lamborghini, jā? No augšas viņš skatās, ok, Maiņa, tu vēlēsi sarkanu Lamborghini. Nu, lai tā būtu, man tev bija padomā autoparks ar Lamborghini. Bet ja tu vēlies tikai vienu, ak Dievs, es to autoparku iedošu kādam citam. Jūs sapratāt šo domu, ka ļoti bieži, tā kā mēs, un to it kā saka no vienas puses, ka jums ir jābūt tagad tam, bet askēze, un arī jogas filozofijā, ja mēs skatāmies un meklējam, askēze nav par ko es tagad iegūšu, un lai man tie, kas vada cita šīs baltās pirmdienas un stāsta, kad jums vajag vēlēties tagad konkrēti jaunu iPhone, ja, vai jaunu mašīnu, māju vai jaunu vīru, es teiktu, es tam negribētu piekrist, bet nav pareizi un nav nepareizi. Mēs katrs izvēlamies savu ceļu. Mans ceļš ir, ka es vienkārši uzticu viņam augšā, viņš zinās, ko priekš manī vajag. Pat ja jums šobrīd tās sievietes, kas, piemēram, šodien šo askēzi var veikt gan sievietes, gan vīrieši, bet šī vēl labāk šo askēzi dzird no sievietēm. Bet nodoms, ko jūs vēlēsieties, lai viņš ir par to, lai kādam citam tiek labums. Es no kaut kā atsacīšos, lai kādam citam būtu labums, negaidot neko atpakaļ, necerot ne uz ko. Es tāpēc arī negribu, es īpaši neko teikt, ko man šī askēze deva, vēl visu kaut ko, jā. Bet, jo jums ir katram jāpiedzīvo, bet ja jūs ieiesiet askēzē ar konkrētu tādu, es gribu šito, jā, un tā askēze būs ļoti merkantīla, plika un diezgan tāda instagramīga, jā. YouTubē tagad ir tik daudz par askēze piepilda jūsu vēlēšanos. Jā, ja viņa piepilda, bet jūs iespējams sevi vispār, jūs ļoti daudz ko zaudējat. Jā, jūs iegūstat to, ko, un var jau kāds teikt, ka viņš ir izdomājis tur nezinu ko, jā, un es vienalga iegūšu. Jūs nezināt, mēs neviens, es arī nezinu, kas priekš mana dvēseles ceļa ir vislabākais, bet ko es varu darīt kā sieviete, ir ievērot askēzi, no kaut kā atsakoties,
īpaši tieši par šo te vīrišķās enerģijas, kas ir simbols. Tas ir tētis, dēli, partneris. Mēs varam šo askēzi ievērot bez konkrēti, kad kas man par to būs. Un es gribētu aicināt tieši uz šo, nepaļauties aiziet šajā modernajā, kas šobrīd ir aizgājis internetā un visā šajā vidē, kad jā, šī askēze iedod fantastiskas lietas, bet nepaliekam lūdzu, nepārvēršam atkal kaut ko ļoti, ļoti senu, ļoti sakrālu par tādu kā tirgus pīrādziņu. Kāds no jums var izmēģināt? Jūs varat vēlēties, piemēram, kaut ko, jā? Bet tad, kad jūs kaut ko arī vēlaties, jums jāsaprot, ko jūs liekat pretī. Jūs nevarat atteikties tikai no kafijas un gribēt Lamborghini. Labi, mums šodien būs Lamborghini, kaut gan es pat nezinu, kāds viņš īsti izstās. Labi, man kaimiņam tur kaut kāds zaļš ir, bet es neteikšu, ka ir smuks. Varbūt jāliek kaut kāda cita lieta, bet tātad jūs sapratāt, jā, to manu domu. Un tātad, kā tad mēs šo askēzi ievērojam? Un ja patīk kādam liekas, nu labi, man tā kā šo vīrišķo enerģiju, jā, visi kārtībā. Vēl šī baltā pirmdiena uzlabo, ievērojami maina, nevis pat maina, būtu jāteikt, jā, varētu teikt tā, teiksim, uzlabo mūsu horoskopu, mūsu planētas, un īpaši, ja kādam mēnesis nav foršā izvietojumā, viņš tur ir visāds, jā, tad šī askēze brīnišķīgi uzlabos jūsu kartē tieši šo mēnesi. Principā viņu tā kā sačubinās, mēs viņu atveseļosim, ja? Tā kā mums visiem ir tēvs, mēs varam veikt šo askēzi par savu tēti, mēs varam šo askēzi arī veikt par visiem vīriešiem uz pasaules, ja? Kopsumā, bet es teiktu, vienmēr mēs izvēlamies savu tēvu, tās mūsu saknes, un tātad, ja kādam jūs zināt, ka jūsu kartē mēnesis nav foršā pozīcijā, šī askēze jums palīdzēs uzlabot jūsu mēnesi, jūsu kartē. Un kāpēc mēnesis? Ja mēnesis tā ir sievišķā enerģija vairāk, tas ir šis te mūsu iekšiņa. Ja saule ir mūsu, tas, kas iet uz āru, tad mēnesis tas, kas ir mūsos iekšā, jā. Un daudz svarīgāk ir tas, kas notiek iekšpusītē. Un tā tad baltā krāsa, tāpēc automātiski mēs aizjām tālāk šajā stāstā, tāpēc ir baltā krāsa, kad viņa simbolizē mēnesi, varbūt piena toņi, varbūt bēšīgie. Un sākumā, tiem, kam nav šobrīd mājās nekā balta, jūs varat sākt vienkārši ar baltām zeķītēm. Es sāku, man nebija vispār nekā balta, man bija, godīgi teikšu, pilnīgi melns skapis. Un es toreiz sapratu, cik tas ir skumji, ka man nav nekā balta. Un tad lēnām, jo es saku, tas jau 10 gadi atpakaļ, jā, lēnām manā skapī sāka parādīties baltās drēbes priekš baltajām pirmdienām. Un jūs varat ievērot balto pirmdienu, vienkārši jūs uzvelkat kaut ko baltu tikai. Un baltā krāsa pati par sevi, ko viņa vēl dara, arī citās dienās, ja jums vajag palielināt savu auru, jūs uzvelkat baltu, un jūs redzēsiet, jūs varbūt jutīsiet, pārējie jutīs jūsu auru. Teikšu tā, pārējie ievēros jūsu auru, un baltā krāsa arī mūs atved ļoti uz mirkli šeit un tagad. Mēs nevaram nekur aizskriet, mēs nevaram kaut kur pazaudēties, jo šeit ir tāda maza lieta, kā, paskatījos, vai man iet ierakstiņš, viss iet, pārbaudīju. Un tad, kad mēs uzvelkam baltu, mēs skatāmies, kur mēs iesēžamies, kā mēs apsēžamies, kur mēs stāvam, kā mēs ēdam. Mēs ēdam daudz apzinātāk, jo viss saprat, ja es uzmetīšu uz tā baltā tūlīt kaut ko virsū, jā. It īpaši tajā dienā ir kaut kas ar kariju, ja, kurkumu, kur ir, jā, nedod Dievs, jā. Mēs paliekam ļoti, ļoti apzināti. Un mazliet pirms šīs pirmdienas jums ir jāsaprot, kāpēc jūs viņu ievērojat. Tātad, pat ja jumsos nav šīs konkrētās lietas, tagad es vēlos tam kaut ko dot, es vēlos to, bet es saprotu, ka es gribu, lai mana dzīve uzlabojās. Es saprotu, ka kaut kas manā dzīvē nav, vai no ar darbiem neiet, vai kaut kas. Es apņemos tā tad,
ka es ievērošu vienkāršākā veidā, tātad par savas dzimtas vīrišķā enerģijā, par savu tēti, es ievēroju askēzi, vai es ievēroju par savu dēlu, vai par savu partneri. Un šo te askēzi mēs sākam tātad, kad jūs vispirms sajūtat sevī, nevis, ka mēs tā visi dara un es lecu līdzi. Es negribētu, ka kāds šo askēzi pilda un ievēro tikai, lai lektu līdzi. Tad nevajag. Atļaut sevi, vai jūs dzirdat, kas notiek jūsos iekšā, ka es arī runāju par šo askēzi. Ieklausoties, vai jums tur ir viss, kaut kāds murgs vispār nēs tagad, un vispār kas tur tagad notiek, un kāda tur šiva, kas tur vispār nevajag. Nemokat sevi, nevajag. Bet tiem, kas sajūt šo sevi, kaut kas ir, jā. Jo tad, kad sieviete nav ģimenē, dzimtā, nav nekā spēcīgāka par sievieti, kur ir spējīga ieturēt askēzi, kura skaita lūkšanas, kura skaita mantras, kura meditē. Un, mīļās meitenes, es vienmēr atgādinu, ka sieviete ir tā, kur sēžās šeit uz tā paklājiņa, un vīrietis ir tas, kurš iet un iekaro pasauli, un neprasam no viņa pārlieku lielu garīgumu, ļaujiet viņam iedarīt to, kas ir viņam jādara, jo, ja mēs arī pastamies senos šos rakstus, vīrietis ir tas, kurš iet pakaļ mamutam, sieviete paliek mājās pie tās savas uguns, jā, sieviete ir uguns sargātāja, un ko arī tas nozīmē šī uguns sargātāja, viņa dzied ap šo uguni, viņa skaita lūkšanas par savu vīrieti, kurš ir aizgājis kaut kur pasaulē, un viņš mums ir, vai viņš vispār atgriezīsies, jā, un vienalga, ko viņš atnesīs, būs labi. Nav lielāka spēka arī bērnu veselībai par sievieti, kura skaita lūkšanu, kur ievēro askēzi. Tāpēc sajūtatie sevi šo aicinājumu, tad klausoties tālāk, ko mēs darām. Jau svētdienā jūs sagatavojat sev. Tiem, kas ir vairāk iekšā dziļāk, vispār jogā un visā, jums noteikti mājās šivas vai nu statuņa ar parvatī, šivas bilde ar parvatī, jā. Mēs uztaisam smuku altāru, noformējam ziedi, viss ir tīrs, obligāti. Altārs nekad nedrīkst būt ar putekļiem. Un altārs tas nav, daudz domā tā, sekta. Mieru, tikai mieru. Altārs ir tā vieta, kur mēs noliekam kaut ko, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgs, un ko mēs cienam, un kam mēs paklinamies. Uz altāra mēs arī varam likt mammas un tēta bildi. Tieši tāpat blakus dievībām. Tāpēc tas nav nekas tāds, no kā būtu jāmūg, bet ja jums nav nekas, tātad mēs vakarā sagatavojam visu smuki sev. Mēs ļoti vēlams, it īpaši pirmās baltās pirmdienas iepriekšējā dienā, jūs iztīrat visu māju, lai jums viss spīd un laistās, jo kas, kur mēs ejam tīrībā, ir tā kā vairāk, spēcīgāk un tā, konkrētāk, jā. Mēs esam gatavojušies, mēs tur augšā sūtām signālu, pat nevis, Dievs, skaties, kā es te pucēju, jā, veržu visu, bet, kad es to daru un kad es vienkārši tas ir jūtams, jā. Mums nav obligāti jāstāv, hei, Šivā, es te visu verzēju, kā es lūdzos tev, jā. Viņš tāpat redzēs, jums tas nav obligāti, viņam jāskandina. Tātad, un mēs sagatavojamies. Jūs sagatavojat vēlams ir arī kā atgādinājums, un īstenībā tas ir arī, bet ir dažādi, ka var likt ap roku sarkanu striķīti. Vilnas sarkano striķīti, uz kura ir uzsieti 16 mezgliņi, un jūs viņu aizsēnat un valkājat, kamēr viņš nokrīt. Ja viņš nokrīt ātrāk, ok, viņš paliek ilgāk, gaidat, ka viņš nokritīs pats. Un man pēdējā reize bija ļoti interesanti, ka man nokrita viņš pēdējā pirms svētdienā. Mēs bijām tieši ar meitenēm Malagā, man nokrita viss pēdējā svētdienā, pirms pēdējās 16 baltās pirmdienas. Iedomājieties kādu sakritību. Un var kāds teikt, kā tā var būt 16 pirmdienas, viņš tev noturējās un tieši tad viņš nokrīt. Jā, tieši tā. Un tātad sagatavojat sev šo striķīti, lai jums būtu
Sagatavojiet tātad, ko jūs vilksiet mugurā. Pat ja tas nav balts, lai tas ir vienkārši tīrs, ja? Jo tā, ka es saku, neieciklējamies uz mazajām detaļām, tur balts, bēžs, ja, vai kāds, velkam to, kas ir svarīgi tīrs, un vakarā mēs pēdam ap 6 ļoti vieglu maltīti, pavisam vieglu, un jau no rīta ceļamies vēlams, vismaz pirmajā baltajā pirmdienā, ir piecelties stundu vismaz agrāk. Kā jūs ceļaties, vēl labāk ir piecelties šajā amritvēl laikā, kas ir no 3:30 līdz 7 apmēram. Ja? Šajā laikā jūs pamostaties, tātad jūs vispirms ko darat? Vispirms jūs aiziet, jūs nomazgājaties, jūs notīrat mēli ar mēles tīrītāju, padzeramies savu ūdentiņu un uzvelkam savas baltās drēbītes, aizdedzam svecīti. Ja jums jūsu altāriņš, jūs ejat pie viņa, jūs apsēžaties uz jogas paklājiņa. Un tiem, kas jogojat, uztaisiet vispirms savu rīta praksi. Tie, kas esat pie maniem kundalīnī jogā, pēdējā nodarbība, jūs ņemat izpildat nodarbību, jo viņa palīdz mums, kur aiziet savā klusumā. Jo tikai tad, kad mēs esam savā klusumā, mēs arī patiesi sākam dzirdēt sevi. Un tāpēc šīs savas praksītes, vai nu arī jums nav prakses, jūs vienkārši paņemat, man ir arī šeit bezmaksas, ko var papildīt, ja? To pašu kirtan kriju jūs varat uztaisīt 11 minūšu garumā, tas nav daudz, tātad to var izdarīt visi. Un tad jūs sēžaties un uz lapiņas rakstat jūsu sankalpa, jūsu vēlme, kurā var būt vienkārši Dievs, es tev uzticos visum Šiva, es dod man vienkārši visu manai svētībai, lai es varu būt savā vislabākajā versijā. Es tagad stāstu jums to, ko es jautāju. Es pat nejautāju partneri, es nejautāju, ja nu man būs kāds slims, es noteikti atkal ja kāds būs slims, es par viņu noteikti ievērotu askēzi. Bet ar Dieva svētību man visu laiku ir tiešām tā, ka ir veseli. Bet tātad, ja kāds ir slims, jūs varat par slimo cilvēku arī, ja? Un parasti tās ir kādas 3 lietiņas, vairāk par 3 gan mēs šeit nerakstam, ja? Un mēs šo lapiņu noliekam, es viņu lieku zem Šivas aiz altārīšu, tur aiz mugurē, un uzsienam sev šo te sarkano diedziņu. Tad jūs pasēžat, un ir daudz versijas par mantrām. Iesaka skaitīt, var skaitīt Om Namah Šivājam. Kundalini jogā mēs skaitām, mēs varam skaitīt mūlmantru, mēs varam skaitīt Vaheguru, mēs varam skaitīt, kas ir tāda arī primārā, kas palīdz līdzsvarot sievišķo vīrišķo enerģiju mūsu laukā, tas ir Har Har Vaheguru, ja? Un ar mantrām mēs pēc tam dalīšos, uz katru pirmdienu mēs varam pamainīt, un mēs visas dienas garumā paliekam uz ūdens, un tā ir askēze, bet tagad daudzi kā tikai ūdens. Tātad nianses. Ir vēl iespēja arī sausā gavēšana, ka mēs pat nedzeram ūdeni, bet to lūdzu tikai tie, kas esat man absolūti droši, ka jūs veselība to atļauj un ka jūs tam esat gatavi. Ja? Nedaram kaut ko tādu, kas ir fanātiski un ir neveselīgi un beigsies ar to, ka jūs vienkārši no tās askēzes noliksiet nost. Bet tātad atkāpe tiem, kas nevar palikt tikai uz ūdens. Ir ļoti daudz cilvēkam ir veselības problēmas, un viņi nevar nodzīvot visu dienu tikai uz ūdens. Jums, lūdzu, ir versija, ir vairākas versijas. Viena no versijām, ka jūs ēdat pa dienu tikai augļi. Nākamā versija jums ir tvaicēti dārzeņi bez sāls. Obligāts noteikums ir šajā dienā, viss, ko jūs ēdat, ir bez sāls. Ko tas nozīmē? Ka principā es ieteiktu ēst tikai to, ko jūs esat paši gatavojuši, jo pat ja jūs kaut kur kaut ko pirksiet, tad iespējams tur būs sāls. Ja? Bet mēs no sāls gan izvairamies. Un piena produkti, vēl jūs varat šajā dienā palikt uz piena produktiem. Vēlams ir ļoti, ļoti atteikties no kafijas. Kafija, melnā tēja, visi stimulanti, es nerunāju par alkoholu, un mēs arī atsakāmies šajā dienā no intīmās tuvības. Mēs šajā dienā veltām savu ķermeni, prātu un garu tikai mūsu askēzē,
un viņā nav nekādu baudiņu. Jā, mēs nedaudz liekam sev ciest, jā, mēs ieliekam sev disciplīnā, un pat ja tiek jogā uzskatīts, ka vīriešu disciplīna ir lielāka nekā sievietes, tad šī balto pirmdienu askēze ir tā, kuru dzird Šiva, un tieši te sievietes askēzei ir milzīgs spēks. Tātad pielāgojam askēzi, lūdzu sev. Padomājiet šobrīd ļoti konkrēti. Vēl ir laiks, mēs sākam šīs nākamās 16 baltās pirmdienas. Tagad ir 2025. gads, mums būs 4. augustā. Varbūt šo video pēc tam jūs skatīsieties vēl pēc pāris gadiem, būs citi datumi, jā. Bet pāris dienas pirms jūs vēl padomājat, patrenēties, kā tas ir, neēdat pusdienu, paskatieties, kas notiek ar jūsu ķermeni, ja jums ir pārāk traki, pielāgojat askēzes šo te stiprumu, cik jūs paņemat, lai nav tā, ka jūs dodat visu laiku sev atlaides, jūs apņēmāties, un tad jūs, labi, tur māja teica, ka arī var augļus, es tomēr ētīšu augļus, ja? Lai nav tā, jūs varat uzreiz pateikt, ok, es ēdīšu tikai augļus tajā dienā, vai es, piemēram, ēdīšu tikai tvaicētus dārzeņus, vai man, piemēram, būs pirmdienas, ka no rīta man būs, spinātu smūtijs, pusdienas laikā tvaicētais brokols, jo man viņš negaršo. Tieši izvēlaties to, kas jums negaršo, izvēlaties tās lietas, kas ir veselīgas, kas ir satviskas, bet pat kurām jums ir tāds, ne īpaši, ja? Un vakarā vēlreiz brokolis. Visi zina man brokoļu mīlestību. Es nevarētu ņemt brokoli, ja man viņš ļoti garšo. Man būtu jāņem kaut kas cits, ja? Bet es ņemšu uz ūdeni, tāpēc, ka es to daru ļoti, ļoti sen. Un savukārt es arī neņemu sauso gavēšanu. Ja? Katrs atrodam sev, padomājiet. Tagad nākamās dienas vienkārši mierīgi, ejot gar jūru, staigājot pa mežu, iziet pastaigā, sajūtat, padomājiet par šo praksu, un nevis no tā, visi dara, es lecu līdzi, bet jūs padomājiet no tā, mana dvēsele uz šīs zemes, es, zeme, Dievs, debesis. Un kas ir tas, ko es varu nest šeit? Jā, šie enerģija, ko es esmu gatava dot, sajūtiet. Atslēgas vārds ir sajūtam. Un tās meitenes, kam ir sievietes, dāmas, jā, kuras ir vienas, kurām ir nepieciešams, viņas jūt, ka viņas ir gatavas savā dzīvē ielaist partneri, un viņas vēlās partneri savā dzīvē. Šī askēze ir īpaši jums, protams, jo arī par Vati viņi ievēroja, lai Šiva viņu sajustu, ieraudzītu un atkal savienotos kopā ar viņu. Tad šī askēze ir jūsējā. Un ieiet viņā ļoti, ļoti apzināti, nenoraujiet viņu kaut kur pusceļā, neizmainat šai askēzei, ja mums visu laiku jūs redzēsiet, jums būs speciāli, tā kā par spīti tās pirmdienas iekritīs tik ļoti dīvainās vietās, ja, kad jums liksies, kāpēc, bet saki sev tie pārbaudījumi, mani vienkārši pārbaud, cik ļoti es to vēlos. Cik ļoti tad man ir vajadzīga manā dzīvē šī labklājība, manas ģimenes labklājība, vai šis partneris, manējais, dvēseles cilvēks, mana daļa, nevis daļa, bet, principā mēs jau esam katrs veselumā, bet ar ko mēs varam mijiet darboties, cilvēks. Izvērtēt pilnīgi visus šos te sevī sajūtiet, un tikai tad sākat šo askēzi, un atgādinat sev, kad jo jūsu vēlme būs vairāk vērsta uz to, ka es uzticos augstākajam, un es vienkārši no sevis atdodu, jo parasti mēs arī iegūstam vairāk. Bet neiet ciklēties uz to, ko es iegūšu. Tad, kad mēs veicam askēzi, kas tev par to būs? Kāda ir atbilde? Tev par to nebūs nekas. Un ar tādu domu iziet šīs baltās pirmdienas, kad es to nedaru, lai es kaut ko dabūtu obligāti, ka mēs ļaujam sev tāda savā ziņā kalpošana. Un jūs zinat, ka kalpošana jogā ir viena no pamata bāzēm.
lēnām, maziem solīšiem mums būs vēl video, kuros mēs iesim cauri šīm 16 baltām pirmdienām. Tām meitenēm, kam ir īpaši tātad vēlreiz ar šo te vīrišķo enerģiju, partneri, dēli, tēti, attiecības. Kundalini jogā mums ir ļoti īpaša mantra, šapts, nevis mantra, sopurh, un jūs viņu varat lasīt. Pirmdienā, no rīta vai vakarā, jūs varat lasīt tātad sopurh. Vislabāk būtu, ja jūs gribat īpašu rezultātu, visu 16 balto pirmdienu garumā jūs lasat katru dienu sopurh. No rīta jūs piecēties, veltat laiku šim te šabdam. Tad šīs 16 pirmdienas būs vēl jaudīgākas. Vēl jaudīgākas viņas būs, ja jūs varat šo 16 balto pirmdienu laikā. Tātad mēs sākam 4. augusts, mēs beigsim būs 24. novembris, ja es pareizi atceros. Ja jūs visu šo laika posmu atteiksieties no alkohola, nikotīna, kafija, ja kāds ēd gaļa, zivis, ja mēs atsakamies no visa un mēs aiziem absolūti satviskā pārtikā, samazinam absolūti sociālos tīklus, neskatāmies visu pēc kārtas, nemēģinam nokļūt visos kursiņos, nemēģinam būt visās vietās, mēs aizejam askēzē. Kas ir aiziešana askēzē? Senos laikos tas bija, kad cilvēks noņēma visas savas liekās mantas, drēbes, visu nolika malā, viņam bija viens palaks, viņš aizgāja kalno salā. Jā. Mūsu askēze ikdienā, kur mēs esam ļoti daudz tieši sociālos tīkli, skrūlējam. Ja jūs zinat, jums ir vērtīga informācija tikai no pāris avotiem, paliekat pie viņiem un pārējo vienkārši neskrūlējat. Uztaisiet sev mentāli, ja? Un, lai vadītu prātu, vislabākais veids ir mantra, un jūs varat skaitīt to pašu satnam, vahiguru, ja? Vai jebkura cita mantra. Es visu laiku, mums ir jogā čātiņš, ja? Un es visu laiku dalos ar mantrām, kuras jūs varat ikdienā, lai jums ir šis te mantra, ir tā, kas palīdz vadīt prātu. Un būs vēl jums praksītes, ar kurām mēs varam forši iziet šīs baltās pirmdienas, kad viņas kļūst patiešām par tādu vietu, kur mūsu dvēseli izmazgājās tīra, kristāli tīra. Un nevis, lai pat mēs būtu labāki, bet lai mēs varam sajust, ka es esmu savā vietā, es eju savu darbu. Uz to ir šis aicinājums. Tiekamies nākamajā jau šādā te atkal video par baltajām pirmdienām. Stāstīšu pēc tam jau tālāk, maziem solīšiem ļaušu, pavadīšu jūs, jo es zinu, cik ļoti svarīgi ir, kā jūs nesat vieni, jo it kā schēma ir, ko tālāk, ja? Un ja kāds neredzēs vairs nevienu video pēc tam, šo lapiņu pēc 16 baltajām pirmdienām, paņemat, sadedzinat un vienkārši atlaižat upē. Vislabāk ir upē, tas ir ūdens elements atkal, jā. Un ļaujiet, lai vienkārši tas aiziet, atlaižam, nepiesienamies. Un pat ja nenotiek nekas labāks, liekas, ka nenotiek nekas labāks, ziniet, ka tur augšā ir plāns. Un pat ja notiks kaut kas slikts, sākotnēji, mums liekas, ka notiek slikts. Es vienmēr saku, mums nenotiek nekas slikts. Viss ir tikai par labu. Mēs nezinām, kāds tur augšā viņam ir šis lielais plāns, kāpēc tieši tagad ar manīm notiek tas, un izskatās pēc katastrofas, un liekas, ak, Dievs, cilvēki to vispār nevar pārdzīvot. Izrādās pārdzīvo, un tā ir tikai pieredze. Un pēc tam, pēc laika, mēs ieraugam tādu lielu pūzli, ja, kurā es skatos un redzu, wow, toreiz notika tas, un ja nebūtu noticis tas, it kā negatīvs notikums, bet viņš pēc tam pārvērš dzīvi absolūti citā jau šķautnē, kas pārvēršās skaistā ziedā. Tāpēc nebaidieties, šīs te 16 baltās pirmdienas var būt ļoti transformējošas, tāpēc es jums esmu pieejama, visi man var čatā raksta, visi mēs esam uz sakariem, dalamies, jo citreiz ļoti vajadzīgs arī atbalsts, un notiek ļoti interesantas lietas. 16 balto pirmdienu laikā tas ir tāds
Jo Šiva ir transformācija, jā. Šiva jau nav tāds, tāds vienkāršs puisis, jā. Šiva ir kaut kas ļoti, ļoti varens, un ļausim sevī, lai mūsos balansē šis šaktī Šiva, kas ir sievišķā enerģija šaktī, kas mums atrodas šeit lejā, un ka viņš šeit augšā mums satiekās mūsu trešās sirds rajonā Šivas šaktī, jā, mums ir šie apziņas paplašinājums, un vispār sajūta beidzot, jā, kas es esmu, un sajust, ka es esmu kaut kas vairāk par šo ķermeni, sajust, ka ir lielais plāns, kad nav mums obligāti jāiet karma, mēs varam iet arī savu darbu, un esam visi kopā. Paldies visiem! Rakstat pēc tam komentāriņos, uzdodat jautājumus, es visiem visu atbildēšu, un neviens no jums nav pamests novārtā. Mans Instagrams ir Latvietas Kundalīnī, man ir Facebook grupa Mala Latvietas Kundalīnī, un visās vietās mēs esam uz sakariem. Paldies! Un lai burvīga jau jums nākamā pirmdiena, kas būs jums pirmā baltā pirmdiena. Vaheguru Satnām!